Jā, varbūt, ka var izmantot tos baļķus. Jā, celts 50. gadā, pēdējā balla tika nospēlēta 90. gadā. Kolhozas sarkanā zvaigzne, re, kur zvaigzni vēl var redzēt starp ozolapu viju. Viss, kas pa vidu, te ir bijis kārtīgs, kā jau kultūras nams. Drusciņi tur tāds bildīts, gan maziņus un pelēkas un tā, bet var gūt iedvesmu. Bet, nu, jā, koncerti, balles, kāzas, bērnības svētki, jaunais gads tika svinēts. Mans vīrs šeit ir dziedājis pie Eglītes muļķa sirdi, jo vienkārši tā bija izdomājis 7 gadu vecumā. Mammai zeme atveries no kauna. Bet katrā ziņā, nu, vietējie vara bija domājusi šeit kādu mazu ciematiņu visdrīzākais, tāpēc tik tālu. Šeit te bija kāds 7 mājas un tur arī beidzas tas ceļš, bet, nu, tie plāni laikam ir bijuši lielāki. Māsiņo tūliņu uz katla! Uz katlu tevi kapacīja! Cik viņa forša! Forša! Jā, un viņa vispār. Gaļa ir tas, kas ir pamatā, un tad, nu, tie dzīvnieki, kas ir ēšanai, viņi ir jauni dzīvnieki, nevis veci. Buljons, kas ir tiešām kārtīgs jērgaļas no kauliņiem, tā ka kamēr krīt nost, atliek izved kaulu ārā un tad izkāšam, ieliekam atdzesēties, un otrā rītā man ir foršs tauku vāciņš, un tad es to vāciņu hops nost. Tās līvīgās Rīgas dāmas arī, tā kā, nu, dabū, kad ir gandrīz bez tauku uz upe, jā. Likšu daudz, izskat baigi labi. Bet arī garais. Nu, kas man ļoti patīk, es varu iedāt. Jā, šitas te ir Ziemassvētku egle, piemēram, neticēsiet. Gaidīju kaut ko baigi zaļu, nekā. Jā, Ziemassvētku egle. Kāpēc Ziemassvētks? Nu, vienkārši tāpēc, kad skojas, kad izmet ārā, tad ir. Jā. Re, ka šitas te tāds rozīgi, pelēcīgs. Neticēsiet, no kā? No avokādo kauliņiem un mizām. Viņi ir vienkārši, pilnīgi nereāli draudzīgi taču. Šitam nevajag likt, jā? Nevajag rociņas likt klāt. Nu, cita kā mikrofona nav nekas. Nu, jā, prieki. Izlaidi jūs pie turistiem, vai ne? Parasti nelaidi.